Vispirms apsveicu visus mūsu Stopiņu novada 125. jubilejā. Galvenā bagātība mūsu novadā ir cilvēki, un pateicoties mūsu novada iedzīvotājiem, pirms 5 gadiem mēs aizstāvējam mūsu Stopiņu novada patstāvību. Paldies jums par to! Protams, šos gadus ir daudz strādājuši, gan uzņēmumi, tie, kas jau sen bija mūsu novadā, ir par savu mājvietu atraduši arī jauni uzņēmumi. Visiem strādājot, mēs darām mūsu novadu daudz skaistāku un labāku. Mēs varam priecāties par mūsu izglītības iestādēm. Mēs varam nosaukt daudz šogad Ulbrakas vidusskolas absolventus, kuri ļoti labi nokārtājuši angļu valodu, latviešu valodu. Mēs varam priecāties par Eiropas projektiem Gaismas speciālajā internāta pamatskolā, Upesleju internāta pamatskolā, rehabilitācijas centrā, Ulbrakas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā un arī pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte. Mēs visi esam čakli strādājuši, un tik tiešām prieks par to. Mēs labus atzinīgus vārdus esam dzirdējuši par mūsu bibliotekām, dienas centriem. Arī tur cilvēki ir atraduši savu vietu, kur viņi var pavadīt brīvo laiku. Tas nozīmē, ka mēs varam gan dziedāt, gan dejot, un šovakar varēsim vēlreiz pārliecināties par mūsu pašdarbniekiem. Es domāju, ka būs skaļi aplausi, un tā būs pateicība viņiem par to, ko viņi mums sniedz. Mēs šogad varējām lepoties ar mūsu sportistiem, jo Latvijas olimpiādē mēs ieņēmām gan zelta, gan sudraba, gan bronzas medaļas. Un, protams, ir 4. un tā tālāk vietas. Bet nobeigumā es gribētu novēlēt, lai mums visiem ir gaišas domas, lai apkārt ir labestība, mīlestība, lai Stopiņu novads mums būtu mājas, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Jo to pierāda mūsu noaustā Stopiņu novada josta, kas ir kā apliecinājums mūsu gribas spēkam un varenībai. Priecīgus svētkus! Un šogad, kā dāvana mūsu novada 125 gadu jubilejai, mēs esam aizsaukuši jaunu tradīciju – godināt un sumināt goda pilsonis Stopiņu novadā. Šogad izsludinājām pieteikšanos un esam sagaidījuši ļoti lielu jūsu atsaucību. Mēs esam ļoti lepni, ka ir tik daudz tiešām godu pelnījuši pilsoņi mūsu novadā šajā nominācijā. Mēs šodien gribam sveikt goda pilsoni Stopiņu novada goda pilsonis Ilmārs Alberts Lūsis. Lūdzu! Par goda pilsoni Ilmāru Albertu Lūsi pieteicēji bija rakstījuši, ka viņš ieguldījis ļoti lielu darbu un sparu, lai piesaistītu uzņēmējus mūsu novadā, īpaši BSV Latvija. Bet mēs no savas puses gribētu teikt, ka šis ir mūsu goda vīrs, pirmais Stopiņu novada pagasta vecis, kuram bija ļoti grūti uzsākt darba gaitas, jo nenormatīvo aktu bāze bija sakārtota. Viss bija no jauna, viss bija pašam jāņem uz sevi šī lielā atbildība. Ilmārs Lūša kungs ir stāvējis blakus Ulbrakas vidusskolai,
sporta kompleksam, Ulbraks mūzikas un mākslas skolai, neskaitāmiem Stopiņu novada piemiņas vietām. Viņš ir stāvējis blakus mūsu Uldas Terģa akmeņiem un Līgo parkam. Viņš ir stāvējis blakus ikdienas darbam mums katram. Un es abrīnoju jūsu uzņēmību, jo atceroties tos iepriekšējos laikus, es domāju, ka jums bija ļoti grūti, jo tā bija jūsu atbildība. Paldies jums par to no visiem mūsu novada ļaudīm. Sirsnīgs paldies! Paldies! Mēs paliekam tepat uz skatuves, un es domāju, ka jums noteikti būs arī vēl apsveicēji. Panākam te. Ir apsveicēji. Lūdzu droši. Es domāju, aplauss nebeidz rimties. Stopiņu novada goda pilsonis Jānis Leimans. Par Jāni Leimani, man liekas, nav jāstāsta. Visi mēs zinām, ka ļoti ilgus gadus Jānis Leimans bija mūsu Stopiņu pagasta un arī novada deputāts, kurš ir veltījis savas zināšanas, prasmes un brīvo laiku. Un viņš ir bijis ļoti ilgi tuberkulozes slimnīcas direktors, kurš ir aizsācis jaunas tehnoloģijas, jaunus projektus, jaunas zinātniskas lietas šajā jomā. Es domāju, ka mums visiem jānoliec galva Jāņa Leimaņa kā tuberkulozes slimnīcas direktora un ārsta priekšā, un arī par to, ko viņš mums ir devis gan kultūrā, gan sportā, gan attīstībā, kā Stopiņu novada deputāts. Paldies! Sveicīgi! Es domāju, varbūt visi arī mājaslapā neizlasīja, un pēc tam vēl būs daudz apsveikumu mūsu goda pilsoņiem. Stopiņu novada goda pilsonis Dainis Viesturs. Daini Viesturi mums ir pieteikusi Ulbrakas mūzikas un mākslas skola, viss kolektīvs un arī viņa darbinieki, jo Dainis Viesturs bija tas, kurš laipni atļāva savā ēkā Ulbrakas un mūzikas un mākslas skolai dibināties, un kurš pēc tam stāvēja klāt tam mirklim, ka mēs kā novad šīs ēkas tiešām arī par velti privatizējām. Jo, ja būtu kāds cits vīrs pie teikšanas, es domāju, ka mums 500 000 būtu vismaz jāmaksā. Un Ulbrakas mūzikas un mākslas skola ir ļoti pateicīga jums un arī par jūsu devumu zinātniskajā darbā un par jūsu devumu vēl šobrīd gan kultūra vidas veidošanā, gan sociālajā dzīvē. Mēs ļoti esam priecīgi. Paldies, Daini Viestur! Paldies! Man kā mūzikas skolas direktorai bijušai, jums liels paldies par to sākumu. Paldies! Visi kārtībā. Stopiņu novada goda pilsonis Anna Lagacka.
Par Anniņu jāteic tā, ka viņa ir ilgadēja Upesleju skolas pedagoģe, un no 2003. gada ir Upesleju dienas centra vadītāja. Viņa ir dienas centru dzīves aizsācēja, kā metodiķe, kā pedagoģe, un viņa ir ļoti aktīvs cilvēks, jo rīko dažus pasākumus, ne tikai dienas centrā. Es domāju, ka Upesleju iedzīvotāji un arī visi pārējie novada iedzīvotāji ir sajutuši. Un īpašā lielais, es domāju, jūsu nopelns ir šī jūsu sirdsmīlestība pret katru. Liels jums paldies! Šodien burvīgi izskaties. Paldies jums par pirmo dienas centru. Stopiņu novada goda pilsonis Birutas Zvaigznīte. Par Birutu ir jāteic tā, ka viņa ir stāvējusi klāt Līgo parka izveidēji, kur kopā ar Uldi Sterģi un Elmāru Orniņu ir nolēmuši rīkosim un Ilmāru Lūsi. Ir stāvējusi klāt Ulbrukas kora dibināšanai. Viņa ir sarakstījusi grāmatu Mēs stāstām par Stopiņu novadu. Viņa ir aktīva kora dziedātāja daudzus gadus, strādājusi mūsu muzejā un vēl šobrīd ļoti aktīvi interesējas par mūsu kultūras un vēstures tradīciju saglabāšanu. Un liels paldies Birutai Zvaigznītei par to. Lai jums šodien visiem patīk. Tā ir tēja! Stopiņu novada goda pilsonis Uldis Sterģis. Uldis Sterģis. Par šo vārdu skan viss novads, jo visa novada caurvīja Ulda Sterģa veidotie akmens zīmes akmeņos un akmens tēli un pieminekļi. Un Uldis Sterģis ir arī ļoti aktīvs kultūras un sociālās dzīves veidotājs. Uldis bieži iegriežas arī pie mums novada domē ar savām idejām. Un lai Uldi jums tālāk radošs ceļš un arī gaidām jūs savā pulciņā kā līdz šim. Uldi? Uldi, vēl zieds, un tad bučosieties. Paldies jums liels. Paldies. Aplausi. Uldis Sterģis arī šī Līgo parka dibinātājs. Stopiņu novada goda pilsonis Vēsma Strautmane. Par Vēsmu Strautmani pieteicēji raksta ļoti atsaucīgi ģimenes ārsti, tik daudzus gadus, ka vairs nesaskaitīt. Nekad nevienam neko nav atteikusi. Vienmēr profesionāli un zinoši iedziļinās katrā slimības vēsturē. Un Vēsma Strautmane ir bijusi ļoti ilgadēja pagasta un novada deputāte, kur ir veltījusi savas zināšanas, laiku un spēku mūsu novada attīstībai. Vēl šobrīd viņa ir pašvaldības aģentūras Stopiņu ambulances direktore un aktīvi darbojas veselības jomā. Paldies, Vēsmas kundze, jums par to. Prieks. Apsveicam. Stopiņu novada goda pilsonis Guna Dēliņa. Guna Dēliņa ilgus gadus darbojas represēto biedrībā kā ļoti aktīva darbiniece. Viņa ir bijusi ļoti daudzus gadus Stopiņu pagasta un novada deputāte, kas aktīvi iestājās par kultūras un sociālajām lietām. Viņa bieži
nāk ar savu padomu gan rakstīšanas laikā par grāmatu, gan par represēto pasākumiem, piemiņas lietām, un ir ļoti aktīva gan sociālajā, gan kultūras vidē. Paldies jums, Guna Dēliņa! Paldies, paldies, paldies. Stopiņu novada goda pilsonis Māra Zebauer. Un Māra Zebauere ir mūsu represēto biedrības, kā viņa visi dēvē, mīļā priekšniece. Nu jau pat nesaskaitīt gadus cik. Viņa ir ļoti aktīva sociālajā un kultūras dzīvē, un viņa ir arī ļoti sportiska sieviete. Kā viņa pati saka, es maz runāju, bet ļoti daudz daru, un mēs to visi jūtam. Lai Māra jums laba veselība un paldies! Paldies par mūsu sadarbību. Paldies. Stopiņu novada goda pilsonis Baiba Kurzemniece. Un šodien mums ir īpašs prieks, ka arī mūsu Baibiņa ir pieteikta, jo Baiba arī iesaistījās mūsu novada ļaužu dāvanas tapšanas procesā kopā ar Daigu Brigmani, kas tiešām 9 mēnešu garumā izauda mūsu Stopiņu novada jostas rakstus kopā ar tik daudz mūsu novada iedzīvotājiem. Ko tik Baibiņa nav savā krātuvītē sarakstījusi, ko katrs ir teicis, kā kurš ir juties un domājis. Un Baibiņa arī līdz šim ir bijusi ļoti aktīva tautas liecišķās mākslas studijas Ulbraka dalībniece. Viņa ir dziedātāja, viņa apmeklē visus pasākumus un ļoti aktīvs un zinošs cilvēks. Baiba Kurzemniece, mēs sakam jums siltu, siltu paldies, jo tik, cik mīlestības jūs sniedzāt mums šobrīd ar Daigu šajā gadā, es domāju, tas ir neatsverami. Paldies! Stopiņu novada goda pilsonis Lelde Sturme. Lelde Sturme un pieteicēji raksta. Tik labu vadītāju mūsu pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte neviens vecāks un bērniņš un arī mēs pat neesam iedomājušies. Lelde Sturme ir vadītāja, var teikt, ka šobrīd no 1. septembra lielākajam bērndārzam visā Baltijā, jo nu jau mūsu bērndārzā būs 18 grupiņas. Un lai Leldei tālāk ir veiksme. Paldies. Lelde ļoti aktīvi iesaistās arī kultūras pasākumos un ļoti daudzos izglītības pasākumos un piedalās arī gan pie izglītības programmas tapšanas, gan visur, kur citur ar savu profesionālo padomu tieši pirmskolas izglītībā. Paldies. Paldies. Apsveicu. Stopiņu novada goda pilsonis Māra Ķibeniece. Par Māru var teikt tā, ļoti sabiedriski aktīva sieviete. Es domāju, ka gandrīz nav neviena iedzīvotāja, kas nebūtu izjūtis viņas rokas tvērienu fizioterapijas pasākumos dažādos. Viņa ir aktīva sieviešu biedrības aktīvijas dalībniece. Viņa ir daudz ideju sociālā jomā, sporta un īpaši jau par veselīgo dzīvesveidu. Un galvenais, ka viņai ir vienmēr savs redzējums. Māra, mēs par jums lepojam. Jūsu atbalstītāji bija rakstījuši, ja ne Māra, kurš gan cits? Paldies!
Un mūsu nākamais nominants. Man jāteic tā, kad viņš to uzzināja, viņš teica, es atsakos. Bet es teicu, nē, tas nav pareizi. Jo Stopiņu novada goda pilsonis Jānis Pumpurs. Man grūti izstāstīt. Es domāju, ka mēs visi redzam jūsu darbību novadā. Gan kā vietniekam ļoti ilgus gadus Ilmāra Lūša kunga vadībā, gan tagad no 2001. gada kā priekšsēdētājiem jūs esat stāvējis klāt gan Pienenītes bērndārs būvniecībai, gan kapličas būvniecībai, gan baseinu būvniecībai, gan estrādes labiekārtošanai, gan visiem mūsu dienas centriem, ikdienas darbiem. Jūs esat ļoti uzņēmīgs un jums ir ļoti liela atbildības sajūta. Un es kā jūsu tiešā padotā varu teikt, ka es esmu laimīga, ka man ir tik sirds gudrs un labestīgs priekšsēdētājs un profesionāli zinošs Stopiņu novada goda pilsonis Jānis Pumpurs. Paldies! Aplausi! Īpaši tādēļ, ka priekšsēdētājs tiešām gribēja atteikties. Viņš saka, izskatīsies, ka mēs izsludinām nomināciju, un es pats arī viņā iegūstu atzinību. Bet es domāju, ka tas nav pareizi, vai ne? Vitiņš ir jums. Paldies. Un redz, kā meitenes te labi atbalsta. Paldies, meitenes. Juhu. Un es domāju, ka tagad viens foto vai vairāki ar mūsu goda pilsoņiem, kad mēs sagaidīsim arī Jāņu Pumpura kungu. Un pieejam turklāt. Jā, nu tad. Un es domāju, ka arī goda pilsoņi un mēs visi esam pelnījuši vēl vienu ļoti, ļoti skaistu dāvanu mūsu novadam. Mēs šogad izsludinājām himnas tekstu konkursu. Mums startēja iedzīvotāji un mēs izvēlējāmies himnas tekstu kopā ar mūsu mūzikas autoru. Un mums ir šogad tapusi Stopiņu novada himna. Lai skan Stopiņu novada himna, un mēs visi dziedam, jo ir izdalīts arī lapiņas ar vārdiem. Valds Pūce, jauniešu ansamblis. Tātad mūzikas autors Valds Pūce. Vārdu autori Felicita Dūja, Elga Pole Polīte un Inga Reine. Lai skan!
mūzikas autoram, lūdzu, Valta Pūce. Viņš ir arī mūsu Ulbrakas kora, jauktā kora pirmais diriģents. Nākat lūdzu lejā. Priekšsēdētāji jūs var aicināt uz darba pienākumiem. Mēs gribam pateikties, ka jūs neatteicāt mums. Kad mēs jums piezvanījām, ka mums ir ļoti jauki vārdi, bet mums vajag arī mūziku. Un viņš teica, kā tad es Ulbrakai varu atteikt? Es teicu, nevis Ulbrakai, bet Stopiņiem. Vai? Viņš saka, tad vēl ir lielāks gods. To nu es nevaru, jo jūs esat bijis arī mūsu Ilgas novada iedzīvotājs. Varbūt kādu vārdu? Stopiņiem. Sveiks, Stopiņos. Man prieks par jums. Man prieks, ka jūs šeit esat tik kuplā skaitā. Man prieks, ka jums ir tāda solīda jubileja. Un īstenībā man ir mazliet prieks arī par to, ka savas dzīves skaistākos 15 gadus es pavadīju šeit. Paldies jums par to, jo jūs bijāt man līdzās, un arī dzen jūs, un arī dzen jūs, un arī dzen jūs. Paldies! Paldies! Runājot ar mūsu himnas galveno vīru aiz skatuves, man ienāca prātā tāda doma. Arī Stopiņos galvenie vīri aiziet uz citu vietu un turpina tikpat labi strādāt kā Stopiņos. Jo es ceru, ka tai Kurzemē, tai Kolkas tūmā, kur jūra ir, arī būs laba dzīve. Bet ne tik laba kā Stopiņos. Paldies. Un mēs aicinām, mēs neviens nezinām, visu 3 pantu vārdu autori ir Felicita Dūja. Un mēs ļoti gribētu redzēt, kas zem šī pseidonīma slēpjās. Mēs aicinām pantu vārdu autori Felicitu Dūju uz skatuves. Lūdzu atzīstaties. Kas jūs esat? Ar aplausiem saucam. Vai? Nu, tā ir mūsu Ingrīda Balode. Nu, kaut kas līdzīgs Balodei un Dūja. Ingrīdiņ, es domāju, ka tas tev ir milzīgs saviļņojums. Jā. Ka tieši jūsu vārdi ir Stopiņu novada himnas pamatā. Varbūt jūs vēlaties kaut ko mums teikt. Ingrīda. Jā, es gribēju teikt, ka es esmu ļoti laimīga dzīvot šī zemē, mūsu Latvijā, mūsu novadā, te starp jums. Paldies par to mīlestību, ko es saņemu no katra cilvēka. Un ja es kaut ko mazlietiņu varu izdarīt, es esmu ļoti, ļoti laimīga. Paldies! Paldies! Paldies arī komponistam un tām meitenēm, kurām ir tik brīnišķīgs tas piedziedājums. Jā, un tās meitenes aicinam uz skatuvi. Elka Pola Polīte, kas strādā mūsu gaismas speciālā internāta pamatskolā, un Inga Reine. Lūdzu. Elga, paldies. Un Inga. Varbūt jūs arī kaut ko novēlēsiet Stopiņu novadam, vai tikai to, ko piedziedājumā? Nē, nu man kā gaismas skolas pedagogam likās, ka ļoti Stopiņu novadā nepieciešams arī kādu teikumu teikt arī no savas puses. Un katru reizi, kad ir iespēja kaut kur piedalīties un būt kādai pudelē par korķi, tad es vienmēr to izmantoju. Es esmu ļoti priecīga, ka tieši mani un manas draudzenes rakstītie vārdi bija tie spēka vārdi, kas derēja Stopiņu novadam. Paldies! Liels jums paldies! Un tā kā mēs trešdien pirmo reizi notis izdziedājām ar koriem un sapratām, ka himna mums uzreiz iekrita sirsniņās, tad himna, lai dzīvo, lai mūsu Stopiņu himnai ilgs mūžs. Un paldies vēlreiz autoriem. Uzgavilējam! Ar zelta svariem laima mūsu mūžu sver un savu svētību dod līdz ikvienam. Ar zelta svariem laima mūsu mūžu sver, lai tavējais kā ozols saulē augtu.
Lūdzam goda pilsoņus uz mūsu goda vietām, kas viņiem tika rezervētas.